Interesants jaunums, ko noteikti var izmantot, ir arī šis novietojuma precizējums, jo dažkārt gadās, ka ir baneris, kurš ir dažādās portālas sadaļās, bet viņš faktiski nav tā, ka viņš ir augšā vai labajā malā vai pa vidu, viņš maina savu pozīciju. Un te var novietojumā arī mēs papildinājam šo te sarakstu ar dažādi, to principā var arī norādīt, jo arī dažreiz gadās, ka ir tas pats, teiksim, kreisā mala baneris, bet ir daudz bloki labajā pusē, un viņš īsti nevar pateikt, viņš ir pirmajā, otrā ekrānā vai zemāk. Arī šeit var norādīt šo dažādi, un tas faktiski arī apstiprina to, ka pircējiem nav pārsteigums, ka kāpēc viņš ir tur ļoti zemē vai tur ļoti, ļoti tālu apakšā. Ja? Tad šādi var precizēt, un ja ir viens laukums, protams, te nav nepieciešams nosaukums. Un, protams, šeit visdrīzāk būtu flash. Tas tāds jaunums, ko noteikti arī var izmantot.